Sveicināti, darbie cilvēki! Mani sauc Kaspars Pudniks. Es neesmu nevienas partijas biedrs, neesmu nevienas politiskās organizācijas dalībnieks. Esmu vienkārši Latvijas savas tēvzemes dēls, kuram nav viena alga, kas notiek ar cilvēkiem Latvijā, kas notiek ar mūsu Latviju un ko grib izdarīt ar mūsu ģimenēm, vērtībām. Tas šķaidot, izšķaidot, iznīcinot un šādā veidā iznīcinot arī to, ko mēs līdz šim esam sapratuši un zinājuši par ģimeni. 5. oktobrī Saeima parādīja savu attieksmi šajā jautājumā, klāji uzspļaujot virsū cilvēku iniciatīvai, ārlietu komisijas spriestajam ekspertu viedokļiem par to, ka Latvijai un Latviem nekādas Stambulas konvencijas nav nepieciešams. Latvijā ir spēcīgi vīrieši, ģimenes galvas, kas var un spēj parūpēties par savām ģimenēm, aizstāvēt savas sievas, savus bērnus, un ir attiecīgi likumi, kas šo visu regulē, ja kādam ienāk prātā darīt kaut ko pretlikumīgu vai sliktu. Jā, daudzi vakar no tiem, kas ir cīnījušies jau vairāku gadu garumā pret šo Stambulas konvenciju, mazliet sašļuka garstāvoklis, bet, mīļie, mēs tikai mazliet paklupām, nobrāzām celi un pietiek gausties, un pietiek raudāt un norādīt uz vainīgajiem un uz nodevējiem. Ceļamies augšā, noskurinamies un ejam tālāk. Stambulas konvencija nav ratificēta. Un kamēr viņa nav ratificēta, mēs iesim un cīnīsimies par savām ģimenēm. Un arī, ja viņu izspiedīs cauri tie nodevēji, mēs vienalga iesim un cīnīsimies. Vai arī jūs gribat teikt, ka jūs piekrītat valdības pārstāvjiem un Saeimas korumpētajiem deputātiem, kas sava pašlabuma dēļ nodod savu tautu un stāvēsiet un neko nedarīsiet. Līdz 10. oktobrim mums ir jāsavāc vēl vismaz 10 000 parakstu. Uz šo brīdi ir jau 14 500. Paldies katram, kurš jau ir parakstījies. Un es aicinu jūs, arī tie, kas ir parakstījušies, zvaniet saviem draugiem, saviem radiem, saviem dzīvesbiedriem, prasiet, vai viņi ir parakstījušies. Mūsu ir ļoti, ļoti daudz, un šobrīd katra balss ir no svara. Ja mēs neizdarīsim to šodien, rītā vairāk mums neviens tāda iespēja nepiedāvās, un būs daudz, daudz grūtāk cīnīties ar to, kas, tiek gatavots mūsu ģimenēm, mūsu bērniem nākotnē. Pavisam nesen plašu rezonanci izraisīja sabiedrībā Valsts izglītības un satura centra metodoloģiskie materiāli, kā tad pareizi būtu jādzīvo, kas tad bērniem ir jāmāca par rentajiem dzimumiem un kā tad tālāk nākotnē tā ģimene ir jāveido. Pilni sabiedriskie mēdīji un portāli ir ar dažādiem ģimenes modeļiem, kuri nekautrējoties maucību publisko un pasludina par pašsaprotamu. Man tas nav saprotams, un nekad arī nebūs. Es esmu audzis kārtīgā ģimenē, kurā ievēroju tikums un godā turēju cieņu, atklātību, tīrību, un es zinu, ka Latvijas lielākā daļa sabiedrības ir tieši tāda. Neļaujiet salauzt savu garu, neļaujiet salauzt savus tikumus, neļaujiet iznīcīt to, kam jūs ticat. Ja jums trūks spēka šodien, atskatieties uz saviem vecākiem, uz vecvecākiem, kā viņi dzīvoja, kam viņi ir gājuši cauri. Atcerieties, kas cīnījās par Latviju, lai mēs varētu šeit dzīvot. Vai tiešām mūsu vecvectēvi lēja asinis par šo zemi, par šiem mežiem, sūnām, lai mēs varētu tagad ielaist iekšā savā zemē naidnieku un ļaut viņiem iznīcināt ģimenes? Es tā neuzskatu. Es aicinu visus, kam nav vienalga Latvijas nākotne, Latvijas bērnu un ģimenes, kam nav vienalga viss tas, kas mums ir svēts un Latvijam svarīgs šajā zemē, iet uz mana balss un parakstīties par iniciatīvu par nepievienošanos Stambulas konvencijai. Mums ir jāizdara viss, lai līdz 10. oktobrim mēs savāktu vismaz 25 000 parakstu. Mēs to varam izdarīt. Tas ir ļoti pat izdarāms. Un varētu turpināt cīņu. Palīdziet ar saviem parakstiem. Ja es nevaru būt klātesoši 10. oktobrī pie ministru kabineta, parakstieties.
izplatiet šo video, rakstiet komentārus, rakstiet vēstules deputātiem, it sevišķi zilajiem zemniekiem. Viņi ir nodevuši savus vēlētājus, viņi ir nodevuši latviešu tautu. Jā, viņi ir pērkami, bet Latviju tauta nav taču pērkama. Ko? Galva augšā, cīņa vēl tikai sākās, un mēs cīnīsimies. Un tas ir vēstījums tiem, ar ko mēs cīnāmies. Jā, mēs līdz galam nezinām, kas mums stāv pretī, bet savas ģimenes, savus bērnus un savu zemi mēs aizstāvēsim.